tā es rakstīju vispusdienām. Šausmas, ko es sarakstīju. No rīta lasīju, domāju, ko tik es esmu visu atcerējusies, jā, tā. Viss skaisti, vai ne? Tāds pamatīgs tāds, jā, 5 koku šķiedru. Un šeit te mums ir jāmēr. 4 lapiņas, tāpat kā vitrāžā. Jā, redz, te tā, jā. Tas jau jāvar redzēt. Komentārs, vai ne? Pareizais bija. Tā. Tagad jūs paskatāties man šeit. Ko jūs redzat? Mēs redzam 17. gadsimtu laikam vai 18. Nē, tas ir tā, ka pēc kā, bet tur ir apakšā kā ziedlapiņas, un tur ir, ja tur bija pakavi, tad te ir ne sirsniņas, ne tā kā zieds, un tur tā. Nu, sakiet, kas mums, par ko ir īsti stāsts? Bija tā pašā četrā latiņā. Aha. Vienkārši ar tiku liet, un tā viņi ieķīviķoja un auga iekšā. Tas kā simboliski nozīme, kad viena arī iztrūks, tā kā... Tur nekas neiztrūks, visi kārtīgi. Jā, tas simboliski, jā, bet tā ir kāda simboliska nozīme. Jā, viņi redzot viņam, jo viņiem uz zirgiem tas bija. Viņiem uz dzimtas to stiprumu. Tā, Jā, dzimtas stiprumu, viss tas tā. Tas bija viņi. Jā, bija tā, kad bija... Es taču neizstāstīju apšameniņos, kur paņēma meistars projām atmiņkārus, jā, kas cēl šo vārdu. Pēters Pirmais bija viena no Kanterhausa dēliem krustēvs. Grāmatā lasīja, pārlasīja, Pārlasīšu gan, jā. Jā, nu, un paņem uz Leņķinas sūtniecību. Jā, un tā. Kas te būtu bijis, ka iedomājas? Jā. Un es tiešām tagad, kad rakstīju, un es tāpat mājā vienu pat sēdēju, un tur rakstīju. Un tad es iedomājos arī par savu bērnību, un tad es atceries vienu tālpiņu uz puļu, tikai es lasīju, bet viņu tur dzīvoja arī, un es saproties, tur jau tā bērnība bija. Jā, un saproties, tad šeit ir bijis tāds, tur tā ir bijis liels zilu stikla galds, un uz tā stāv pulkstenis. Un par to vectās ir atdevis 2 darbolainus zirgus. Un tā, kad es pirmo to tekstu izlasīju, ko man bija priekšnieks uzrakstījis, viņš kaut kur jau bija izķīmķojis, jau visu šito te jau bija, jau dabūs. Viņš vācu valodu lasīja, tāpēc viņa vieglāk bija tikt, es vācu valodu ne. Nu, saprotiet, un tad es domāju, dabūju zirgi, domāju, tādi ar tādiem kā āboliem, melniem vai sirviem tādiem. Es domāju, kur es redzēju, un tādas zvaigznes pierē bija tādi, bet tie te bija turpat jau Kanterhausa zirgi, un es te turpat staļļos, te tur maisījāmies bērni uz pienvadā braucām ar tiem zirgiem. Nu, kas tad tie ir? 40. gadu, veids 50. gadu. Visi tie zirgi te palika šeit. Jā. Nu, kolhozā viss te nāc. Tātad, jā, Un saproties, un tad es sāku domāt, kungs, kā tas es zinu? Es neticu, ka šitie ir jaunie, ja cilvēki ir dzirdi. Viņiem visi viņi vai nu brūni, vai melni, vai nu tādi, vai ne? Jā. Viņi nav ar tādi. Bet tiem zirgiem pēcnācēji nebija? Kā? Lasi grāmatu vēlreiz. Vēlreiz lasīt. Kungs. Lasi grāmatu vēlreiz, ko taisni pa visiem Par zirgiem. pēcnāk, jā. Un zirgiem un meriem vilnaitām un visiem un šitiem te viss selekcija.
precīzi visi šitie, kas te notika. Kad veda taču tos lopus no Holandas, Nina, atceries? Tātad te vēl staļi nepieciešami. Nu, bija jau staļi. Jā, nepieciešami. Tagad ir, kā saka, staļi. Un viss mūsu zirga pasta mums taču bija. Un alus mums bija. Mums bija krogi bija te vairāk. Tad bija vadmalas austu. Vadmalas austu no sākuma bija roku darbs bija. Pēc tam ar lokomotīvu vai ar ko tur ar zirgiem darbināja. To lokomotīvu saprot. Un viss tādas lietas ir bijuši šeit. Un kādi tie... Un tad es atcerējos, ka tā trikātā arī ir bijis tāda, kur vecās kleitas bijuši, jā, dzirnavas, un pie tām dzirnavām bija tādi, it kā puļbūri, vai ne, un tādi izbīdīgi tie pūri, tie bija tie pūri, un es domāju, kur es šito jau esmu, Jā, un redzējusi. Jā, redzējusi, vai ne, un es zinu, tas tāpat kā bija tagad atsūta vācietis, teiks ar fondu vadītājs, un vadītāji brauc pie mums uz šeit, vai ne, un viņi vispār panāca cilvēki šitajā darbā. Un saprotiet, un viņi atsūtīja vācu valodā tādu vietu grāmatu, iztulkoja. Un tad mums Siguldā tur viens sieviete bija, kas ļoti labi vācu valodu prata, un viņi patulkoja mūs tur un tā. Un viņa atsūta mums tagad tos materiālus, un es tagad paņemu un lasu. Viņš saka, tas priekšnieks saka, jūs saka tā, viņi lasi. Kas tie priekš jau vajag interesanti būs? Es lasu. Es saku, es neatceros, es viņam prasu, kur tu ņēmi šito te visu? Es saku, es zinu šito. Es saku, bet kur tu ņēmi? Visi te tai grāmatā bija. Pa lobērģiem tur par to visu tur, kā tur tās vētras bija, kā tur viss tā krusta un kas tur viss šitas, viss tas aprakstīts. Vecām man te stāstīja. Jā, bet tajā mirklī bet mēs jau un mamma taču arī šādi tad pa brīžam stāstīja tādas, dažādas notikums par tiem lobērģiem, alvēstriem, kā viņa tur dzims un augus arī tur un viss. Vispār es teiktu, cik tā pasaule māsa un kur tu vecumā var nonākt. Kā tu nonāc, saproties, tu pat nevar atpērt uzreiz, kā tie var zināt, ko mana mamma stāstīja. Kur ta mammai tūlīt uz 18. novembrim gadu būtu. Iedomā. Tā. Un šitās krāsas ir februārī to sāku būvēt, un šito aprīlī, un te jau bija pasākums iekšā. Mums jūrabiems vienējām. Jā, tā. Šitās krāsas bija tāda atskolas udenīgas. Tā, un te jau vēl viss šitās te nodas tās, kas jātur vēl ir vēl jābūt arī šabloni, zīmējumiem jābūt, un te vēl tur riņķi izstrām augšā pie grieztiem jābūt kalbus, un tas... Rozetes nav bijušas, jā? Ir rozetes bijuši, bet būs arī, jā. Tāds kā ģipša vai kā. Jā, un tur interesanti zīmējumi stūros. Jā, tas ir trīsdimensiju zīmējumi tādi. Un tā arī tie ģērboņi ir bijuši šitā te. Jā, par nelaimi. Skaisti, jā. Bet, ko darīs? Padomju var bija greizsirdīga. Viss tas bija. Vai dieniņās, te jau bija pat jācer zirgiem augšā. Kā bija bijuši pēc kara, ka nāca padomju armija, te stāstīja